un mums ir tagad krāsas, lai jūs pašas varētu mājās tikt galā. Pirmais, kas ir ļoti svarīgi, mums ir jāsaprot, vai mēs esam alerģiski vai nē. Ja mēs esam alerģiski, tad noteikti ir jāuztaisa šis testiņš uz alerģiju, lai mums nesanāk nepatīkam pārsteigumu. Tātad 48 stundiņas iepriekš, ja mēs zinām, ka mēs matiņas gribam krāsot, attaisam vaļā krāsas tūbiņu, izspiežam mazu tādu punktiņu ārā no krāsas, izlejam mazu burtiski pilīti aktivātoru, samaisam kopā un kaut kur šeit, kur ir jūtīgā kāda, uzsmērējam un paskatāmies. Ja? Tālāk kastītē iekšā mums ir pati tūbiņa, krāsas tūbiņa, mums ir aktivātors un ir arī balzāmiņš. Redzat, ka man rokās arī ir cimdi. Tā ir obligāta lieta, kas ir jāizmanto. Ja? Tālāk šo te visu mēs skaisti sajaucam, reku jau es sajaucu bļodiņā un kārtīgi samaisam. Kas ir labs šai krāsai? Viņa ir gana labs aromāts, viņa jums netraucēs, jūs varat darboties arī salīdzinoši mazā slēgtā telpā. Šī krāsa pilnīgi droši atļauj to darīt. Tālāk nākamā lieta, kas jums ir ļoti svarīgi jāatcerās, kad ar šīm te krāsām, kas ir paredzēts mājas lietošanai, jūs varat matus nokrāsot pa vienu toni gaišāks vai arī pa 2 toņiem tumšāks. Protams, jūs varat krāsot arī melnus, bet rēķināties, ja jūs esat blondīne un uzliksiet virsū melnu krāsu, dāmas, kā jūs domājat, kas mums sanāks? Uz blondiem matiem jūs, teiksim, ja ir ataugušas saknes, jūs viņus dabūsiet melnas, bet gali jums noteikti būs zaļi gan pelēki. Nu, tādi nekādi, un plus vēl tas viss diezgan ātri mazgāsies nost. Nu, lūk, bet tagad mēs radikāli šo mūsu modelīti nemainīsim. Mēs iedosim viņai tādu patīkamu smuku tonīti un parādīšu, kā tad arī to krāsošanu mājas apstākļos izveikt, lai jums tas viss izdotos daudz vienkāršāk. Tad esmu saspiedusi visu, un tā, lai jūs vieglāk varētu to mājās krāsot, pie spoguļa stāvot, mums arī ir šāds te ļoti skaists apmetnīts, ja, lai mēs ar krāsu neapsmērētos. Pārdalām galvu, nu, tādās varētu teikt, 4 daļās, ja? Un sasmērējam pārsvarā tur, kur mums ir ataugušās saknes, šādā te veidā. Tad pamata vidējais celiņš man ir pārkrāsots, tālāk es atkal nodalu līdz ausī, un tā atkal abas 2 pusītes. Nu, un tātad sasmērējam praktiski ataugušās saknes. Kas man vēl ļoti patīk pie šīm te krāsām? Es esmu diezgan daudz jau ar viņām pastrādājusi. Pirmais ir tas, kad aromāts, ja, kā jau es teicu, jo es esmu diezgan jūtīga jau par šiem te daudzajiem gadiem, cik es strādāju par frizieru, man ir ļoti svarīgi, lai krāsa man necērtās degunā. Nu, lūk, vienu pusīti jau es esmu sakrāsojusi, tad es ķeros klāt pie otras pusītes, tādā pašā veidā, atkal pa celiņiem, smuka ņemam sakrāsojam. Sāku es jums stāstīt par to, kas man vēl patīk pie krāsām. Man patīk tas, ka tie tonīši, kas, tiksim, tā kā katalodziņā tiek rādīti, viņi arī sanāk tādi. Mats pēc savas struktūras paliek ļoti labā stāvoklī, viņš arī nepaliek pūkains. Plus vēl jūs redzat, es droši krāsoju un krāsa netek. Viņa it kā ir diezgan, ja skatās bļodiņā, diezgan tāda tā kā pašķidra, ja, bet ieliekot matos, nu, nav tā, ka viņi ļoti tecētu no otiņas nost. Mājās būtu vēlams krāsot arī ar piņdzeli. Es esmu dzirdējusi tādas interesantas lietas, ka tā procedūra tiek izveikta vismaz kādreiz ar zobvirsti. Nu, protams, ar vecu, ja, bet ar zobvirsti. Ar zobvirsti jūs nekad dzīvē nenokrāsosiet vienmērīgi matus, jo pirmkārtām virstītes virsma ir ļoti maziņa, zobiņi ir drusku cietāki nekā šie te, redzat, man viņi ļoti tādi elastīgi, viegli. Un nekas labs tur īsti nesanāks, jūs to krāsu vienmērīgi neieliksiet. Krāsām jūs noteikti esat ievērojuši ir uz kastītēm cipariņi. Ja? Ir pirmais cipariņš, otrais cipariņš. Pirmais cipariņš mums nozīmē to, kādā tumšumā mums būs mati. Ja? Šī gadījumā, taisnība, man ir 6, ja? Tad sestā tumšuma pakāpīte. Otrs cipariņš ir aiz punktiņa tas, kurš mums parāda, kāds mums būs pigmentiņš, kāda tonalitāte parādīsies matos. Un tad, kad jūs esat sakrāsojuši saknītes, tad noteikti arī ir jāiet pāri galiem, jo pretējā gadījumā galījums atšķirsies. Tad ņemat atkal to pašu krāsiņu, kas jums ir, un ar rokām droši pa lielākām šķipsnām, nekā jūs pirms tam krāsojāt, diezgan lielā daudzumā krāsu un vienkārši viņu smuki izrīvējam, lai aiziet līdz pašiem matu galiem. Nevajag noteikti mēģināt
to krāsu tā ļoti saudzīgi likt, jo, ja jūs uzliksiet krāsu, viņa izžūst, un tur, kur viņa jau ir izžūst, tur viņa principā vairs nestrādā, un jums viņš nenokrāsosies. Vēl, meitenes, ir tāda lieta, ja jūs krāsojat matus, un īpaši tām dāmām, kurām ir sausāka sejas āda, vajadzētu nosmērēt gar matu augšanas līniju, vai no ar treknu krēmu. Oriflēmam ir fantastisks līdzeklīts maigās rūpes, ar to var droši nosmērēt uz riņķi, un tad jums nepaliks tā ķivers, tas veidols, ja, kur ir nokrāsots apkārt ar krāsu. Kad ir izturēts laiks, tad noteikti no sākuma vajag uzliet siltu ūdeni, drusciņu virsū uz krāsas un ar rociņām, ar tiem cimdiņiem, tā smuki pamasēt. Tā smalki saucās emulģēšana. Ko tas dod? Tas palīdz krāsai vairāk ieiet iekšā matā dziļāk, nostiprināties līdz galam un izstrādājās ārā spīdums. Mata labāk spīdēs un pats svarīgākā lieta, krāsa labāk turēsies. Un to vajag tā smuki ar siltu ūdentiņu un tā pamasēt īpaši, un arī vieglāk jūs dabūsiet no šo te strīpu, kas ir apzīmēta riņķī apkārt, viņa vieglāk nonāks. Nu tā, tagad es esmu sakrāsojis mūsu drošsirdīgo modelīti. Modelīts var pārsēsties kaut kur un gaidīt savu laiciņu.